Ieguldījumi akcijās vienmēr ir saistīti ar risku, jo daudzi faktori var ietekmēt tirgu. Lai mazinātu šos riskus, ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti un diversificēt savu portfeli. Tomēr daži faktori, kas var ietekmēt akciju kustību un vērtību, ir šādi. Pirmais – globālā politika, valdības politika, starptautiskās tirdzniecības lēmumi un diplomātiskās attiecības starp valstīm var ietekmēt akciju tirgu. Piemēram, centrālās bankas lēmumi par procentu likmēm vai tirdzniecības spriedze starp lielākajām valstīm var izraisīt tirgus nestabilitāti. Otrais – globālā drošība, ģeopolitiskie konflikti vai spriedze. Piemēram, Ukrainā vai tuvajos austrumos var radīt nenoteiktību tirgū. Investori šādās situācijās mēdz izvairīties no riskiem, kas var izraisīt akciju tirgu lejupslīdi. Trešais – dabas parādības. Dabas katastrofas, piemēram, zemestrīces, viesuļvētras vai ugunsgrēki, var ietekmēt konkrētus uzņēmumus un nozares. Piemēram, apdrošināšanas kompānijas var ciest ievērojamus zaudējumus. Savukārt būvniecības sektorā aktivitāte varētu pieaugt. Ceturtais – politiskie apstākļi Gazas joslā. Spriedze vai konflikti šajā reģionā var ietekmēt akciju tirgu, jo īpaši enerģētikas un preču sektorā. Piemēram, naftas cenas bieži ietekmē nestabilitāte tuvajos austrumos. Papildus šiem faktoriem daudzi citi var ietekmēt akciju tirgu, tostarp globālo ekonomisko sniegumu. Uzņēmumu finanšu pārskatus un vispārējo tirgus noskaņojumu. Tāpēc pirms investīciju lēmumu pieņemšanas ir svarīgi būt informētam par jaunākajām ziņām un notikumiem un konsultēties ar finanšu ekspertiem. Citi faktori, kas var ietekmēt arī akciju tirgus kustības, ir pirmais – ekonomiskie rādītāji. Tādi ekonomiskie rādītāji kā IKP pieaugums, inflācija. Bezdarba līmenis un patērētāju dati var sniegt ieskatu valsts ekonomiskajā stāvoklī. Spēcīga ekonomika parasti veicina akciju tirgu, savukārt slikti dati var izraisīt lejupslīdi. Otrais – korporatīvie finanšu pārskati, ienākumu pārskati, ieņēmumi un uzņēmuma perspektīvas var ietekmēt akciju cenas. Piemēram, ja uzņēmums ziņo par ienākumiem, kas pārsniedz gaidīto, tā akciju cena var pieaugt. Trešais – monetārā politika. Centrālās bankas lēmumi par procentu likmēm, kvantitatīvo mīkstināšanu vai citu monetāro politiku var ietekmēt likviditāti un aizņēmumu izmaksas. Ietekmējot akciju tirgu. Ceturtais – globālās tirgus tendences. Globālie akciju tirgi ir savstarpēji saistīti. Veiktspēja lielākajos tirgos, piemēram, ASV, Eiropā un Āzijā, var ietekmēt citu valstu akciju tirgus. Piektais – tirgus noskaņojums, investoru noskaņojums, ko var ietekmēt ziņas, analīze vai pat baumas,
var izraisīt tirgus svārstības. Piemēram, ziņas par jaunu tehnoloģiju attīstību vai produktiem var ietekmēt tehnoloģiju nozari. 6. Noteikumi un valdības politika. Izmaiņas noteikumos vai politikā, piemēram, jauni likumi. Nodokļu politika vai valdības stimuli var ietekmēt noteiktas nozares un tirgu kopumā. 7. Tehnoloģiskās inovācijas. Tehnoloģiju attīstība un jaunu tehnoloģiju ieviešana var radīt jaunas iespējas un mainīt tirgus dinamiku. Piemēram, mākslīgā intelekta, atjaunojamās enerģijas vai medicīnas tehnoloģiju attīstība var ietekmēt krājumus saistītajās nozarēs. 8. Demogrāfiskās izmaiņas. Izmaiņas iedzīvotāju demogrāfiskajos rādītājos, piemēram, iedzīvotāju novecošana vai pieaugoša urbanizācija, var ietekmēt pieprasījumu pēc noteiktiem produktiem un pakalpojumiem, kas savukārt ietekmē akciju tirgu. Ņemot vērā šos dažādos faktorus, investori var pieņemt pārdomātākus lēmumus par akciju tirgus investīcijas. Kopumā ir sarežģīti precīzi paredzēt, kuru akciju vērtība pieaugs, jo akciju tirgu ietekmē daudzi strauji mainīgi faktori. Tomēr dažas krājumu kategorijas, kuru vērtība noteiktos apstākļos mēdz palielināties, ir 1. Tehnoloģiju krājumi. Tehnoloģiju nozares uzņēmumi bieži piedzīvo strauju izaugsmi, it īpaši, ja tie ir inovatīvi un vadošie tādās jomās kā mākslīgais intelekts, mākoņdatošana vai medicīnas tehnoloģijas. 2. Veselības aprūpes krājumi. Farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumi var redzēt vērtības pieaugumu, jo īpaši, ja tie izstrādā veiksmīgas jaunas zāles vai medicīnas tehnoloģijas. 3. Patēriņa krājumi. Patēriņa preču un mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi var augt, ja ekonomika ir spēcīga un patērētājiem ir augsta pirktspēja. 4. Atjaunojamās enerģijas krājumi. Pieaugot izpratnē par klimata pārmaiņām un globālai virzībai uz tīru enerģiju, atjaunojamo energoresursu, piemēram, saules un vēja, nozares uzņēmumu vērtība var pieaugt. 5. Aizsardzības krājumi. Uzņēmumi, kas nodrošina būtiskas preces un pakalpojumus, piemēram, pārtiku, dzērienus un komunālos pakalpojumus, parasti ir stabili un var izturēt ekonomiskās krīzes, padarot to krājumus stabilākus un, iespējams, pieaugot. 6. Finanšu krājumi. Bankas un citas finanšu iestādes var gūt labumu no pieaugošām procentu likmēm vai ekonomikas politikas, kas atbalsta kredītu pieaugumu. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ieguldījumi akcijās vienmēr ir saistīti ar riskiem, un ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu izpēti un dažādot portfeli. Lai samazinātu šos riskus, pirms investīciju lēmumu pieņemšanas vēlams konsultēties ar finanšu konsultantu.
ieguldi